Šodien mēs pārbaudīsim skolas. Nē, kādus? Kas tie ir? Vienkārši lifehackus. Šodien mēs pārbaudīsim lifehackus. Un iespējams satiksim Misteru Bāliņu. Čau visiem. Tur te varēs ielikt Edgara Bāliņa video, kur viņa storija šodien. Saka, kad sāc. Čau, mēs tagad esam Origo, jā? Te pie vienas no ieejām. Te ir fonds līdzskaņa, var nopirkt visādus foršus merčus, arī mūsējo unikālo merču. Tiekamies Origo un tur mēs te visu laiku, visu diennakti būsim. Tātad Edgars Bāliņš no 2015. gada ir apvienībā Singapūras Satīns, kur ir Jānis Krīvēns, un vēl citi dalībnieki. Diezgan, tāpēc man ieliks, kad es saku, ka viņam ir cringeīga mūzika, bet tas nebūs melots. Bet kas viņam ir labs? Viņam ir ļoti labs podcasts Bize vaļā. Un notiek, ka viņiem arī kaut kādas live performances ik pa laikam. Un tajās live performancēs viņi ik pa laikam pasauc kādus viesus. Bet tie viesi patiešām ir tā kā zemākais Latvijas slānis. Piemēram, Taņuha. Es nezinu, vai jūs zināt no TikTok, kas ir Taņuha, bet viņai ir šausmīgi skaista balsis. Es varbūt parādīšu, jo te vajag obligāta demonstrācija. Nu labi, šito laikam arī nedrīkstēs likt iekšā, bet gan jau, ka kaut ko politkorektu var atrast arī. Bača. Bača, jā. Ko viņš vēl dara? Jā, viņš Delfos, viņš arī filmē TikTokam kaut kādu kontentu. Man liekas arī kaut kādiem Delfiem un tā. Vēl viņš ļoti interesējas ar Eirovīziju un katru gadu viņš brauc uz Eirovīziju kopā ar Latvijas to delegāciju. Tā, viņš ir eksperts, viņš vienmēr taisa kaut kādas likmes katru gadu. Ģēnijs, aktieris, ko tur ir? Eiropas delegācija. Eiropas delegācija, politiķis, komiķis. Un vienkārši brīnišķīgs cilvēks, jā. Ļoti Bet viņa pamatdarbs nav žurnālists? Žurnālists, jā. Es nezinu. Ejam, redzēsim. Man bija jautājums, vai Bāliņa kungs vēl ir uz vietas. Bāliņa kungs bija kaut kādām 2 stundām. Ai, šausmīgi bēdīgi. Labi, paldies liels. Tur mēs te visu laiku, visu diennakti būsim. Pirms 2 stundām. Neizdevās tev satikt savu elku. Neizdevās. Mēs gribējām, tātad Bāliņš ir slavens ar to, kad izgatavoja dzērienu, kurš ārstē īpašu slimību. Un mēs savukārt dzirdējām internetā tādu lifehacku, kad ja sajauc kafiju ar ūdeni, tāds skolnieku variants principā, tātad ātrās brokastis, ātrā enerģija, beram iekšā ūdens pudelē. Var dažādi gadīties pa ceļam. Var dažādi gadīties, cik ļoti labi, ka mēs šo nedaram dzīvoklī. Mēs atvainojamies, viss tiks savākts. Tā, un tagad var tādu skratīšanas metodi tādu. Savukārt varam otru kafiju darīt tā, kad es pamēģināšu pusi nodzert. Te uz vietas, lai nesanāk tāda pati ķibele. Es teiktu, ka nav tik slikti. Nē, ir diezgan slikti. Dzerams variants. Jā, man garšo tiešām. Ļoti ūdeņaina. Garšo vienkārši pēc ūdens. Tava ir stiprāka, jā. Šī ir tieši tāda pati. Nē, pagaršo tagad šito. Tur tiešām tas ūdens, man liekas, ir jāievēro proporcija. Jā, puspudeli ir jāizdzer. Šis lifehacks, es viņu nekad dzīvē vairs neizmantošu, visticamāk, tā objektīvi. Bet ja ir kaut kāda krīzes situācija un ja jums tiešām ļoti gribās kafiju, tas varētu būt pat runājot par kaut kādām atkarībām. Jā. Dzīvības un nāves jautājums. Jā, kad ir jāiedzer kafiju, tad jā. Tava atzīme? Atzīmē 4 no 10. 4, jā. Stabils 4. Stabils 4. Nesakmība nav, vai tas skaitās nesakmīgs? Jā, 4. Jā, 4. Situācija tāda, jums ir telefons, jums ir rozete un nav kur nolikt. Nav kur nolikt telefonu, jo vats ir pa īsu, lai iespraustu. Vienkārši
teorētiska situācija. Ja? Situācijas notiek, kad, piemēram, uz griestiem ir tā teikt kontakts. Rozetka. Jautājums, kur dēt telefonu? Kur dēsim telefonu? Lifehacks sekojošs. Mēs apmetam apkārt šo te vadu, kabeli, un liekam šeit tādā šūpulītī telefonu. Tādā, lūk, šūpulītī. Nu, un šādi. Un telefons lādējas. Un, viss notiek. Stabili uz kājām stāv arī. Lūk. Nu, cik mēs liksim? Es likšu 10 no 10, jo es šo patiesībā izmantoju. Skaisti. Brīžiem. Jā. Rati, es arī likšu 10 no 10. Šāds te video. Tātad, kur papīra dvieli. Ievietojam skapītī un ļoti paši viegli mēs to varam noplēst. Mums gan ir turētājs, bet nu, pamēģināsim. Pamēģināsim. Šitā te. Mums gan ir turētājs, bet varbūt kādam nav. Tā, jā. Šādi mums. Bet Varbūt citā skapītī. Citā skapītī. Tas tāds, kas tev labs, nekas. Tā. Varam ciet. Varam ciet. Un izcili. Ļoti labi strādā. Ļoti labi. 10 no 10. 10 no 10 strādā. Vajag tikai pareizo skapīti. Nākamais lifehacks ir, kā sasiet šlipsi. This is super easy to do and it gives you a really clean knot at the top. Our major mum hacks, so follow me for more. Un pamēģināsim. Tātad noliekam rokā. 3 reizes tinam apkārt. 1, 2, 3 un vidējo izvelkam cauri. Hop. Ļoti izcils lifehacks. Es arī domāju, īpaši skolāniem, kam ir skolas forma jānāsa ikdienā. Šo var izdarīt ļoti ātri. Jā. Ļoti forši. Tas ir ātrākais veids, kā sasiet šlipsi laikam. Bet nu cik tu lietas šitam lifehackam? Es liktu 9,8 no 10. Ļoti labs vispār. Es ar tā domāju. Viņš tur ar dakšiņu iedur, ja? Sīpolā. Jā, lai rokas nesmedētu. Nu, davai. Nu, kas mažo. Tā. Viņš šitā no... Nē, šitā. Tā, ok. Round 2. Tā, varbūt Man kāds liekas, grib. ka to vajag ar mīlestību vairāk darīt. Lūdzu. Jau, bet sanāk. Sanāk. Nu, man liekas, šis nav diži pievilcīgi. Jā, ir svarīgi paskatīties. Viņas ir pārāk plānas. Es likšu 4. Kaut kur jau šito var izmantot. Kaut kur vai var. es izmantotu, ne. Es nesen dzirdēju, ka ar šo var izmantot ne tikai, lai kārtīgi noskūtu bārdu vai to, kas pēc pubertātes tie 5 mati aug, bet var notīrīt spogulīti, un pēc tam viņš neveido migliņu, tā, kad ir karstais ūdens nāk virsot vai tvaiks. To mēs tūlīt pamēģināsim. Bišķīt. Nē, man liekas, vajag, nu varbūt mēs šitā, ja, kā jau. Bet te vajag kārtīgi. Es skatījos, ka tur vajag tā kā visas malas ar šito. Varbūt vajadzētu atstāt kvadrātiņu, kuru mēs nedarīsim. Šito pusi vienkārši. Jā. Jā. Lai var arī salīdzināt, mīļie skatītāji. Tā. Nu, labi. Nu, lieta ir izdarīta, tagad jāpalaiž tikai karstais ūdens. Man jāsāk palikt grūti elpot. Nu, skatāmies, rokas nosusinam tagad. Un tagad mēs redzam, ka... Viss. Labi, bet apa. Spoguls. Jā, ka pilnīgi viss spogulis tā ir, redzat? Jā, lieku viennieku.
Nē, 0. Nav efektīvs. Nav jēgas to darīt, jā. Jā, 0. Tātad šāds lifehacks. Покажите ребенку эту поделку, и он всегда сможет завести друзей. Вырезаем бутылку и крепим салфетку. Обрезаем лишнее и погружаем в мыльный раствор. Можно раскрасить салфетку, и получится радужная пена. Ideja ir tāda, kad mēs iemērcam šo pudeles galu, tā teikt, ūdenī, kas ir ar kaut kādu ziepu iekšā, mūsu gadījumā feirī. Un tad, tā kā pūšot pudelē, nāks tāds jauks burbulis ārā. Nu tad skatīsimies. Tā, gatavi? Gatavi. Pagaidiet, man tur kaut kas... viņš Nav nostiprināts. Nav nostiprināts, nav nofiksēts. Otrais mēģinājums. O! Man nav plauša. Tā. Ļoti labs. Jā, un ja gribās vēl lielāku jautrību, šo te daļu varam iekrāsot. Varam iekrāsot. Ar šiem marķieriem diži labi nekrāsojas, un šiem kaut kur iestrēgst, bet tā tad ievilksim. Un tā salveta plīst, tāpēc arī grūti. Un viņš ir krāsaināks? Ļoti. Minimāli iespējams izmantojot kādas citas krāsas, citas firmas marķierus. Šis konkrēti bija laikam akrila marķieris. Bet minimāli iekrāsojās. Bet pats lifehacks ļoti labi strādā. Jautrībai mājās visai dienai. Var arī matus izmazgāt. Jā. Putu ballītei. Budžeta varianta putu ballīte. Piemēram, bērniem dzimšanas diena jautājums, ko darīt situācija. Bērns grib putu ballīti. Jā, lūdzu. Bērns grib putu ballīti. Ieslēdza mūziku un... Ieslēdza. Visiem jautri bērniem, jautri pieaugušajiem. Un tā. Es lieku 10 no 10. Nākamais lifehacks. تكنولوجيا Hop. Tā. Tā kaut kā. Es nevajadzēšu to izliec arī, zini? Nē, šitā. Izcili, ideāli. Nebūs. Tagad vajag tā vienkārši salikt vajadzēšu. Izcili. Ideāli. Es domāju, ka būs izcils lifehacks. Pagaid, pārbaudīšu visu. Nebūs. Pārbaudīsim strādā. Varbūt ar tajā monžitsu glāzē un no monžitsu glāzes liek. Tā, lai defekta precīzi pa vidu. Labi. Man tūlīt tā kā viss beigsies ar to, ka viņš nolīs tā kā šitā te. Uz lēniņiem. Pagaid, es redzēju lifehacku. Ātri, skatāties. Ņemam karoti. Renār, tu vari pieturēt šitā te karoti, tad, kad es liešu, lai viņš līst tā kā pa karoti. Nē, tu biji šitas, lai uz šitā bija. Ot lejam šitā tad. Hop. Es smijas. Lifehacks nestrādā. Strādā, mums nav labu trauku priekš tam. Tā, bet zināt, man liekas, ka te visur ir vienādi. Dienu pagājušam glāzītes un viss strādās. Lai. Kamēr karsts vēl, ja? Bet mazāk. Nē, nestāv. Bet līst, viss labi. Renār, tuvāk to glāzi. Kuru Tā. no visām? Oi, tev ir pāri. Tev viņu vajag zem turēt. Šis lifehacks nestrādāja kurā gadījumā šīm glāzēm vismaz. Bet citu glāzi mums nav. Diemžēl nav. No more messy cleanups because this baking paper hack is a game changer. Spilled sauces are a pain, and wiping up any mess often leaves a sticky residue behind on your kitchen surfaces. Well, this hack will change that. All it takes is some baking paper folded over a sharp edge, and the ketchup glides right off the surface. It's so easy, it looks like a magic trick. Kā? Šitā? Bļauj, ja tas nestrādās. Hop.
Strādā. Pagaidiet. Un apakša ir praktiski tīra. Noslīdēja nozvišķīgi. Tā var gadīties, nebaidamies. Situācijas ir dažādas. Situācijas ir daudz, situācijas ir dažādas. Un fiksi, jā, šitā te savācam visu un paliks... Tīrs galds, balts paliks galds. balts, tīrs galds, šādi. Un paši mēs esam tīri, un galds ir tīrs. Un aizskari arī tīri. Nākamais лайфхакс. А вы знали, что у вареной колбасы железная штучка по краям не просто так? С помощью нее можно вот так легко доставать колбасу и не отрезать постоянно пленку. Ну-ка, признавайтесь, знали о таком лайфхаке? Redzējām laifaku, kad, ja dasai ir šāds te metāla galiņš, puļķītis tā saucamais, tad, ja šo puļķīti griezīsim tātad pa apli, tā dasa, respektīvi, šitā nāks ārā. Nu tad griežam. Vispār ļoti grūti griežās, saprotiet? Laifhakā bija norādīts, viņa teica, ka sanāks viss viegli. Nu, šeit jau nav viegli, bet redz, viņa tā kā... Pielipusi. Viņa ir pielip. Ne? Nu, lūdzu. Nu, pamēģini. Vai arī mazāku gabaliņu vajadzēja nogriezt. O, jā, ļoti grūti. Jā. To nav iespējams izdarīt. Nu, jā. Šis ir rezultāts, ja to dara neviegli. Tātad dasa nolobīt nestrādā. Jā, nomizot viņu nav iespējams, jādara visu mizu. Mūsu nākamais lifehacks. Life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Aha. Tā kā puķīti. Nu, jā. Nu, es atvainojos, nekam nedara. Tas ir, mēs esam atpakaļ pie. Jā, Nu, -1 no 10. Izdzeram pudeli un nezinām, kur likt, jā. Aizjam vienkārši stūrītī. Un tā tad esot jāpaberž pret stūrīti un viņa smuki stāvot stūrītī. Jā, tā tad. Evo siena netīra paliek. apstādini. Kādā veidā? 10 no 10. Un cik? Un cik Viņa tā kā pielipusi vienkārši. Nu jā, vienkārši pieliekot nestrādā. Es arī varu pamēģināt. Droši. Varbūt tagad paaugstināsim pakāpi. Ņemam pilno. Tā. Ui. Viss kā dzīvē, situācijas notiek dažādas. Tieši tā. Tiekamies nākamajās Atā! sērijās.